Tātad par slinkumu un par to, ka slinkums neeksistē. Ar visu, ko mēs darām, rulē mūsu zemapziņa. Zemapziņa darbojas automātiski, un tāda tā ir jau no dzimšanas. Mēs esam ieprogrammēti jau no dabas. Mēs taču nekad neslinkojam, lai atrastu sev ēdienu vai lai aizietu uz tualeti. Bet tas ir tāpēc, ka mūsu zemapziņu pilnībā apmierina mūsu bāzes vajadzības. Lai mums būtu silti, lai mēs būtu pēduši un lai tiktu apmierināts nepieciešamais minimums, kas vienkārši varētu noturēt mūs virs ūdens. Zemapziņā ir ieliktas tādas funkcijas kā izdzīvošana un dzimtas turpinājums. Un tavai zemapziņai nav nekādas vajadzības pēc modernām ierīcēm, pēc superkrūtām mājām, dzīvokļiem un automašīnām. Tieši tāpēc tā tik dedzīgi pretojas visam tam, kas iziet ārpus šīm te bāzes vajadzībām, jo tai tāpat ir pilnībā viss ok. Tātad nevis tu slinko, bet tava zemapziņa māna tevi, saglabājot viltus komforta sajūtu. Bet tā taču ir tava zemapziņa, tas taču ir tavs kompjuters, bet tātad tu vari to vienkārši uzlaust. Un tad tu jau pārvaldīsi savu zemapziņu, nevis zemapziņu pārvaldīs tevi. Un es padalīšos ar instrukciju, kā to izdarīt ar nedaudz soļiem, lai atgrieztu sev kontroli. Bet par to mēs runāsim nākamajā video. Tāpēc seko līdzi, lai nepalaistu garām nākošo video.